Latvijas ainavas neatņemama sastāvdaļa ir lauka vidū augošs koks. Un te jau katram zemniekam ir lauks ar šādu koku. Jau vairākus gadus mēs, BASF, kopā ar Latvijas lauksaimniekiem esam uzņēmušies iniciatīvu šo koku aizsardzībai. Proti, mudinot ik vienu, kam ir šāds koks, ievērot aizsargjoslu koka vainaga platumā, lai nosargātu šos kokus nākamajām paaudzēm. Saimniekus, kas ievēro šādu ilgtspējīgu lauksaimniecības praksi savos laukos, mēs lepni dēvējam par stipro koku vēstnešiem. Un šodien esam ieradušies ciemos pie viena no viņiem. Turmāk šis būris mājos šeit pie jums. Paldies, liels, man tiešām gods. Ko tu varētu pastāstīt par savu pieredzi šī koka aizsargāšanā? Vai tas ir sarežģīti ikdienā, arī veicot darbus uz lauka, rūpēties un aizsargāt šo koku? Esam pieņēmuši tādu lēmumu arī traktoristiem, kas ikdienā dara darbus uz lauka, pateikuši, ka koka vainaga platumā tad neveicam nekādas apstrādes. Tas ir nesējam, neveicam nekādas auga aizsardzības līdzekļu smidzinājumus, nemēslojam, lai mēs netraumētu un nebojātu koku. Vai tas kaut kādā ziņā mūs apgrūtina, vairāk teikt, droši vien, ka nē. Tas ir, tāds, kā jau minēju, kā gods, lepnums, Latvijas, kad uz lauka aug tāds koks, konkrēti šis ir ozols. Redzu, ka šobrīd arī koka vainaga platumā esat sastrādājuši zemi. Kas šeit ir plānots? Lai nebūtu tā, ka te vienkārši aug nezāles, mūsu plāns ir šeit iesēt zālāju kopā ar ziedošu augu maisījumu, tā lai mēs arī savērot arī kaut ko no kukaiņiem, lai viņiem šeit būtu arī patīkami. Pavasaris nav iedomājams bez putniem, kas atgriežas no siltajām zemēm, un tas veids, kā mēs varam parūpēties par viņiem, noteikti ir uzlikt kokā putnu būri. Vai ne? Jā, noteikti. Un tāpēc šodien mēs esam pieaicinājuši mums palīgos arī ornitologu Edgaru, kas palīdzēs mums tikt galā ar šo uzdevumu un izstāstīs un palīdzēs rast atbildes uz dažiem jautājumiem, kas ir prātā, manuprāt, nevienam vien. Vai tu mums vari pastāstīt, lūdzu, vairāk, kāpēc tu šajā situācijā ieteici izvēlēties tieši būri lauka piekūnam? Lauka piekūns ir tāda suga, pie kuras atgriešanās Latvijā mēs pēdējos gados tā nopietnāk strādājam, jo kādreiz tā bija tāda fona suga. Visi zinām, grāmatās rakstīts peļu vanadziņš vai ne, visi, kur lido. Un tad viņi mums izzuda. Un tad tagad lauka piekūns sāk atgriezties, un mēs viņiem palīdzam šādām likstvietām, kur viņiem audzēt mazuļus, vai ne, dēt ovas, audzēt mazuļus. Un kāpēc vientuļš koks lauka vidū? Mūsu pētījumi rāda, ka šeit ir drošāk. Tātad, ja mēs uzliekam būri mežā, ir lielāka varbūtība, ka perējumi izpostīs caunas. Lauku vidū tādai caunai, viņai te nepatīk, te jānāk, un te viņi kāds var apēst pa ceļam, un vispār, viņi nesteigā pa laukiem tik bieži, kā pa mežiem. Tāpēc šāds koks ir ļoti, ļoti vērtīgs. Ko lauka piekūns dara labu lauksaimniekam, ja šeit ir lauks, kurā aug ziemas kvieši, piemēram? Viņa lieta ir, ķert sīkos grauzējus, vai ne? Un, tāds lauka piekūns tajā teritorijā, kurā viņš uzturās, tādu zināmu ražu no strupastēm un citiem sīkiem grauzējiem, ievāc. Varbūt tas varētu patikt lauksaimniekiem, bet arī lauka piekūna barībā ietilpst arī sezonas sākumā pa kādai ķirzakai un sezonas beigās arī putni. Pa kādam, nav tā, ka tikai peles un strupasts. Kad ir vislabākais laiks izvietot būrus kokos? Vēlams jau būtu, līdz likstošanas sezonas sākumam, jeb līdz tam brīdim, kad putns izvēlās likstošanas teritoriju. Tad katrai sugai tas ir savādāk. Piemēram, Urāla pūcei tur viņas jau par teritorijas aizņemšanu sāk domāt novembrī, vai ne? Tad būris būtu jāizvieto oktobrī. Lauka piekūns atgriežās kaut kad tagad, martā, aprīlī. Aprīļa sākumā, tad līdz tam vajadzētu, vai ne? Bet vispār sīko putnu būrīšus jau var likt mežā jebkad, jo sīkie putni kā ziemā viņi tur nakšņo, pēc tam pavasarī noliksto, pēc tam vasarā šo būrīti var aizņemt sikspārņi vai kādas citas sugas, tur būri tiek aizņemti visu laiku, vai ne? Es teiktu tā, kad ir laiks,
tad izvietojam būrīti. Kā zināt, kādu būri izvēlēties? Jādomā, kā tai mērķa sugai, kam mēs būri liekam. Teiksim, ja mēs liekam būri meža pūcei, tad visdrīzāk mēs to liksim mežā vai kādā vecā parkā, tur, kur varētu liksdot meža pūci, jo varbūt tā lauka vidū varbūt viņai liksies mazliet dīvaini. Ja, teiksim. Atkal, ja mēs liekam būri zīlītē, tad liekam mežā, ja, vai teiksim, tur varētu liksdot zīlīti vai melnais mušķārājs. Ja. Atkal lauka vidū, lauka piekūns. Nu ko, tad ķeramies pie darba. Pēdējā lieta, kas ir jāizdara, pirms mēs būri liekam pie koka, būrī ir jāieliek mēbeles, putnam piemērotas. Ja. Šajā gadījumā kaut kādas skaidrs vai keramzīts. Jo lauka piekūns pats līgzdu neveido, ja, tātad viņam ir vajadzīgs kaut kāds materiāls, kurā izkašņāt bedrīti. Ja. Un šajā gadījumā mēs liekam tādu tā kā skaidu un keramzītu maisījumu. Ja, skaidrs varbūt izpūtīs vēju, bet keramzīts paliks. Principā ir gatavs. Ko lieliski, manuprāt, darbs ir padarīts, un līdz ar to arī saule ir uzspītējusi. Paldies, tev, Edgar, tiešām par palīdzību. Tad, kā mēs sakām, nes pauliņus. Ja, Tieši tā, tad gaidam lauka piekūna ģimeni un lai labi dzīvojās. Ja arī tavā laukā aug koks, par kuru tu rūpējies un aizsargā, Piesakies un kļūsti par stipro koku vēstnesi. kopā varam vairāk.